Nu, Kārli, stāsti kādi secinājumi Pēc kā tieši, Jāni? pēc pirmā, kā to nosaukt? Perioda? Pēc pirmā, nu, tā kā hokejā, pēc pirmā perioda. Stāsti. Dažādas sajūtas. Pārsvarā pozitīvas. Secinājumi kaut kādi. Secinājumi visai nopietni. Nu, stāsti. Klausoties un domājot līdzi tam, kā dzied Ogres jauniešu kora otrie basi, rodas jautājums, ļoti pamatots. Jo līmenis ir audzis tik grandiozi, diapazons ir audzis ļoti tiešām un pārsvarā uz apakšu. Un rodas ļoti pamatots jautājums. Vai Ogres jauniešu korim nevajadzētu izveidot vēl kādu balsi? Tā būtu? Trešie basi. Jo profesionālais līmenis ļoti augsts jo nevar pavilkt tik augstas skaņas otrie basi, kādas viņam liek dziedāt. Tu saki, šodien es nevarēju pusi. Jā, nevar. Tas nav domāts otriem basiem. Mums ir jāizveido trešie basi, lai var dziedāt normāli. Tā kā diriģentam ir ko padomāt un doma, manuprāt, ļoti labi. Nu, Kārlis, zini, sadomājies ir. Bet, zini, runāsim ar diriģentiem, ja? Jārunā, jo tā vairs nevar turpināt, jo mēs esam izauguši šo 8 mēnešu laikā grandiozi. Un ir jāturpina attīstīties. Otro basu zīdaiņa vecums ir pagājis. Pēksim muļķoties tomēr un zinām, ka mūsu otro basu līmenis ir tiešām ļoti augsts. Ir jāturpina attīstīties, nevaru dziedāt tikai 8-balsīgi. Tas vairs nav mūsu līmenis, jāturpina. Skaidrs, paldies tev liels par interviju. Vislabāk.